Vai esat aizdomājies, kas notiek, kad pārvietojat kursoru iPhone ekrānā? Vai jūs pārvietojat matēriju vai informāciju? Tā ir interesanta doma. Būtībā jūs darbojaties ar abiem, bet galvenokārt jūs pārvietojat informāciju. Pirmkārt ir matērija. Jūsu iPhone fiziskās sastāvdaļas, piemēram, ekrāns, ir matērija. Kad pirksts pieskaras ekrānam, tas maina ekrāna elektrisko stāvokli. Šī materiālā miedarbība ir pamatota ar iesaistītās fizikālās matērijas īpašībām. Tad ir informācija. Kad kursors pārvietojas uz ekrāna, tā ir informācija darbībā. Jūs fiziski nepārvietojat nekādu matēriju, lai liktu kursoram kustēties. Tā vietā jūsu pieskāriens tiek pārvērsts elektroniskos signālos, kurus apstrādā aparatūra un interpretē programmatūra, lai pārvietotu kursoru uz ekrāna. Tādējādi, kad jūs pavelkat ekrānā, jūs ne tikai miedarbojaties ar matēriju, bet arī manipulējat ar informāciju. Kurš no tiem ir primārais? Vēsturiski fizikā par primāro visuma sastāvdaļu tiek uzskatīta matērija. Klasiskās fizikas lieliskajā pulksteņa mehānismā matērija bija galvenā zvaigzne. Iedomājieties visumu kā milzīgu mašīnu, kuras zobrati un zobratiņi darbojas pilnīgā harmonijā. Informācija, ko mēs iegūstam par vielas stāvokli un izvietojumu, piemēram, daļiņas pozīciju un impulsu, tika uzskatīta par sekundāru. Līdzīgi kā detalizēts grandiozas katedrāles projekts, tas tikai apraksta struktūru, bet nav pati struktūra. Katedrāle, matērija, ir tas, kas ir patiesi fundamentāls. Šajā klasiskajā skatījumā informācija ir fizikālās pasaules atbalsts, visumu veidojošās matērijas atbalsts. Tā ir reprezentācija, nevis pati lieta. Tāpēc klasiskajam fiziķim atbilde ir skaidra, bez matērijas nebūtu informācijas. Tomēr mūsdienu fizika, īpaši kvantu mehānika un teorijas, kas saistītas ar melnajiem caurumiem un hologrāfisko principu, liecina, ka informācija varētu būt fundamentālāka par matēriju. Šis apgalvojums apgāž mūsu klasisko izpratni par visumu, veidojot visumu nevis no daļiņām vai viļņiem, bet gan no informācijas bitiem. Saskaņā ar šo uzskatu matērija nav primārā, bet rodas kā sekundāra parādība no dziļāka informācijas slāņa. Tas ir, it kā pats visuma audums būtu austs no informācijas pavadieniem, un matērija ir tikai šo pavadienu radītais raksts. Šo revolucionāro ideju spēcīgi ilustrē hologrāfiskais princips, kas radies, pētot melnos caurumus. Saskaņā ar šo principu visu trīsdimensiju telpā ietverto informāciju var pilnībā attēlot uz divdimensiju telpas robežas. Iedomājieties to kā hologrammu uz kredītkartes. Hologramma ir plakana, divdimensiju, bet, kad uz tās spīd gaisma, tā rada trīsdimensiju attēlu. Trīsdimensiju attēla informācija ir kodēta divdimensiju hologrammā. Tādā pašā veidā mūsu trīsdimensiju visums varētu būt hologrāfiska informācijas projekcija, kas kodēta uz divdimensiju robežas. Tas nenozīmē, ka mūsu visums ir hologramma tāpat kā jūsu kredītkarte. Tā ir metafora, veids, kā mums palīdzēt saprast sarežģīto un neintuitīvo koncepciju, ka mūsu trīsdimensiju pasaule varētu būt pamatā esošās divdimensiju informācijas izpausme. Šīs teorijas joprojām ir tikai teorijas. Tās ir fizikas jaunāko sasniegumu priekšgalā, un mēs vēl daudz ko nesaprotam. Taču tās piedāvā vilinošu ieskatu visumā, kur informācija nav tikai veids, kā aprakstīt matēriju, bet gan pats pamats, no kura matērija rodas. Saskaņā ar šīm teorijām tas, ko mēs uztveram kā trīsdimensiju matēriju, varētu būt tikai divdimensiju informācijas projekcija. Tātad, matērija vai informācija ir primārā? Atbilde nav tik vienkārša, kā varētu domāt. Šis dziļais jautājums ir fizikas, filozofijas un pat metafizikas krustpunktā. To ietekmē teorētiskais ietvars, pie kura katrs pieturas. Klasiskās fizikas pasaulē matērija ir galvenā. Visums tiek pielīdzināts milzīgai mašīnai, kuras pamatā atrodas matērija, kas darbojas caur fizikāliem spēkiem. Informācija šajā ainavā ir tikai pasažieris, matērijas stāvokļa un izvietojuma apraksts. Tomēr mūsdienu fizikā, īpaši kvantu mehānikā un teorētiskajos diskursos, kas saistīti ar melnajiem caurumiem un hologrāfisko principu, informācija arvien biežāk tiek uzskatīta par smagsvaru. Visums būtībā varētu sastāvēt no informācijas, bet matērija spēlē tikai palīgfunkciju. Neatkarīgi no tā, vai esat klasiskās fizikas vai modernās teorētiskās fizikas piekritējs, šīs debates ir aizraujošs mūsu izpratnes par visumu attīstības atspoguļojums.